Labdien! Mani sauc Kristīna Putniņa, un es esmu psihologs, klīniskais un veselības psihologs ar pieredzi izglītības sistēmā. Un šodien būs lekcija kurs par to, kā atpazīt, kā audzēkņiem, skolēniem ir uzvedības traucējumi. Taču šajā lekciju kursā galvenokārt fokus būs uz to, kā veidot saskarsmi ar šiem bērniem, un vēl jo vairāk kā veidot saskarsmi ar viņu vecākiem, lai būtu labāka sadarbība un bērniem varētu palīdzēt vairāk integrēties skolā. Tātad par mani. Mani sauc Kristīna Putniņa, es esmu psihologs, klīniskais un veselības psihologs. Esmu arī izglītības psihologs, tāpēc daudz pārzinu par jomu un to, kas notiek skolā. Tāpat es esmu arī psihoterapeits apmācībā, tagad pareizi ir teikt psihoterapijas speciālists, un mācos padziļināt par to, kas notiek ar cilvēkiem, ar viņu psihi un kas noteikti tādā veidā arī ietekmē viņu uzvedību. Strādāju privātu praksē, bet papildus vadu atbalsta grupas vecākiem, gan auģu vecākiem, adoptētājiem. Tādā ziņā mana saskarsme ar bērniem ir ikdienā, katru dienu, un es esmu praktizējošs speciālists. Es vadu seminārus, lekcijas un rakstu dažādus zinātniskos rakstus, lai varētu vēl jo vairāk iepazīstināt cilvēkus ar to, ko es esmu apguvusi, lai mēs visi būtu laimīgāki, ja tā var teikt.